Ir cilvēki, kas man rakstīja par to, ka viņiem ir kauns par to, ar ko es nodarbojos. Jo iepriekš es nodarbojos ar biznesu, man bija celtniecības biznesa, kafejnīcas biznesa. Bet tagad, redziet, es esmu kļuvis par hipnoterapeitu. Kā tad tā? Un viens no viņiem pieminēja, ka viņam ir kauns par to, pat manā vietā. Un te nu ir stāsts, kad sajūta, ja šī kauna sajūta, tā sēž iekšā šajā te konkrētajā cilvēkā. Tātad viņš izjūt kaunu par to, ko citi dara. Un tā līdz ar to ir destruktīva sajūta. Un tā ir tā lieta, ar ko vajadzētu strādāt. Tātad darbs ar sevi un tikai darbs ar sevi, lai atbrīvotos no kauna sajūtas, vainas sajūtas, lai atbrīvotos no bailēm. Tātad tas ir tas veids, ar ko arī es tieši nodarbojos, lai padarītu šo vidi labāku, lai padarītu ģimenes vidi labāku. Jo es pats personīgi esmu ģimenes cilvēks, man patīk pavadīt laiku daudz ar saviem bērniem, ar savu sievu, un tas ir tas dzīves modelis, pie kāda es pieturos. Tāpēc sekojiet līdz sajūtām un atbrīvojieties no destruktīviem sajūtām, jo ģimene jums to nospoguļo. Tāpat kā es tagad nospoguļoju cilvēkā viņa esošo destruktīvo sajūtu.